pirms tam nebija nekā. Varbūt tikai pelēka, neizteiksmīga burzma. Tad nejauši, miglaini un gausi gaismu iededza doma. Tā kā dzinulis nebeidza īdēt, tagad kaut kam ir jāsākas. Tomēr domu ar vien skāva šauras sienas, liekotē riņķot bezmērķīgi metot vienu loku pēc otra. Neatlaidīgi graujot varenos mūrus, doma kļuva īsta. Doma kļuva vārds. Vārds bija viens, bet savu līdznieku ieskauts, tie radīja baigu pretriecienu tiem, kas aklā pašapmierinājumā dus. Vārds sparīgi un apņēmīgi rautin rāvās uz āru, iedvesmojot domāt, jautāt un secināt. Nezināmais tiecās pēc vārda, lai taptu īsts, domājošais, lai uzklausīts. Vārds veidoja domu dažādās formās, mainot tās izskatu, atstājot kodolu. Vārds nodalīja, definēja, ietvēra, reizē pāraujot robežas pušu, saplūstot, savienojoties vienā. Vārds radīja idejas, kas izgaismo ceļu, ļaujot patiesi apzināties sevi. Apzināties sevi kā neizbēgamā kopuma daļu. Vārds pietiekami skaļš un zeltīts, tiek kopīgā zemē dēstīts un kopts, liekot augt, zelt un ņemties spēkā, vienojoties mierā, brīvībā un mīlestībā.